Tā, tad mēs varam sākt, ja? Tad cerams, ka skaņa ir arī mums klātesoša un esam iestiprinājušies gan ar kafiju, gan ar kādu našķi un uzkodu. Un pirms mēs devāmies kafijas pauzē, tātad es lūdzu pievērst uzmanību aptaujai, un tā ir Latvijas pašvaldības savienības iniciēta aptauja. Un tā kā rezultāti mums ir svarīgi, arī nodosim Latvijas pašvaldības savienībai. Un vēlreiz varbūt tad kādā brīdī pieķeramies šai aptaujai un aizpildām. Paldies! Un nākamā sadaļa un nākamā lektore ir valsts kases pārskata departamenta vadošā eksperte Sandija Krūmiņa. Un tēma ir aktuālais 2023. gada pārskata sagatavošanā. Tā kā lūdzu, Sandija. Jā, paldies. Tā kā gada pārskata sagatavošanas tēmiņš vairs nav aiz kalniem, tad šodien pastāstīšu vēl tās lietas, kurām vajadzētu pievērst uzmanību, sagatavojot nākamā gada pārskatu. Cerams, ka jūs visi piedalījāties jau mūsu seminārā, kas bija vasarā, jo lielāko daļu no tā, kas ir mainījies gada pārskatā un gada pārskata veidlapās, stāstīju jau jūnija beigās. Tāpēc šodien tam otrais vairs neiesim pāri, izstāstīšu tikai tās jaunās lietas, kas ir nākušas klāt. Lai, ja neredzējāt šo prezentāciju vai vēlties atkārtot noskatīties, tad mūsu mājaslapā sadaļā metodika prezentācijas ir pieejamas visas jūnijas semināra prezentācijas un arī video ieraksts līdz ar to par tām veidlapām, kurām stāstīja vasarā, tur noteikti var vēlreiz apskatīties. Īsumā atkārtošu par to, par ko stāstīju vasarā. Šajā slaidā ir apkopot svarīgākās izmaiņas gada pārskata veidlapās. Tātad attiecībā uz bilanci, naudas plūsmu un finansiālo darbību šeit ir mainījusies piezīmē aizpildīšanas kārtība. Naudas plūsmas būtisko darījumu veidlapā vairs nav 4 veidlapas, bet ir 1. Pēc būtības nekas tātad nav mainījies, vienkārši tās veidlapas ir apvienotas vienā. Attiecībā uz nemateriālo ieguldījumu īpašumu un bioloģisko aktīvu kustību pārskatu, viss šīs veidlapas atbilstoši arī jūsu ieteikumiem ir vienādots ar pamatlīdzekļu izmaiņu pārskatu, līdz ar to šīs ailītes šajos pārskatos principā tad ir vienādas, lai arī būtu vienkāršot šī aizpildīšana. Attiecībā uz veidlapām cita, šeit ir izņemtas dažas rindas, kuras bija iedefinētas, tā informācija, kuru mēs vēlējāmies no jums saņemt. Līdz ar to tas sniedzamais informācijas apjoms ir kļuvis mazāks. Attiecībā uz reorganizācijas rezultātā un bezatlīdzības saņemtajiem aktīviem. Katram šim aktīvam bija 2 veidlapas par saņemtajiem par nodotajiem aktīviem. Tagad šīs veidlapas apvienotas ir vienā veidlapā. Līdz ar to veidlapu skaits arī ir kļuvis nedaudz mazāks. Ir viena jauna veidlapa, 2.1 reor. Tātad šī krājumu bezatlīdzības ceļā saņemtie krājumi un arī nodotie. Tad vienā veidlapā ir apvienotas sniedzamā informācija par vērtības samazinājumu. Agrāk bija 2, tad vērt un sit. Un šogad tad būs 1 tikai vērt. Ir arī dzēstas 2 veidlapas par patiesās vērtības noteikšanu. Tātad 1,6 metru un 2,1 metru. Un šī informācija, kas bija jāuzrāda šajās veidlapās, ir jāsniedz grāmatvedības uzskaits principu aprakstā, tātad par metodēm un pieņēmumiem nosakot patieso vērtību. Arī finanšu instrumentu veidlapās V9 kate un V9 kilo ir veiktas izmaiņas. V9 kate ir pievienotas jaunas rindas par riska ierobežošanas instrumentiem un V9 kilo, tātad par ieķīlātiem aktīviem, ir pievienota jauna aila, kur jānorāda ķīlas saņēmējs.
Veikts izmaiņas arī V12 info, tātad par būtiskiem labojumiem iepriekšējos periodos formulās. Formula ir mainīta. Pārskata gada un iepriekšējā gada rezultātu tās formulas ir mainītas. Pārskata gada rezultātam un iepriekšējā gada rezultātam. Attiecībā uz naudas plūsmas un finansiālās darbības skaidrojošajām piezīmēm, tās arī ir apvienotas. Līdz ar to tur dažādi skaidrs gan naudas plūsmai, gan finansiālai darbībai bija, bet viņas ir apvienotas tātad vienā, līdz ar to naudas plūsmai ir viena skaidrojošo piezīmi veidlapa un finansiālai darbībai arī ir viena. Turklāt finansiālajai darbībai ir skaidrošajā piezīmē nākušas klāt divas jaunas tabulas. Un par to jūs visu noteikti sīkāk varat arī apskatīties šajā iepriekšējā prezentācijā. Un vēl pēdējais attiecībā uz debitoru veidlapu ir pievienot jauna rinda kopā. Un tā mums palīdzēs vienkārši iegūt šis kopcipars, un kas palīdzēs arī konsolidācijai, salīdzinot savā starpā debitors un kreditors. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka visām tām veidlapām, kurām ir izmaiņas aiļu skaitā, un arī tām, kuras ir apvienotas, šīm visām veidlapām informācija par iepriekšējo gadu būs jāievada ar roku, jo tas informācijas apjoms, kas bija iepriekšējā gadā ievadītais, viņš ir nepietiekams, lai šos datus pārcelt uz jau šī gada pārskatu. Tā kā šeit ir tāds apkalpojums, bet droši var pastīties iepriekšējo prezentāciju, un tur par katru veidlapu ir sīkāk uzrakstīts, kas tieši ir mainījies. Arī mūsu vadlīnijās ir visas jaunās veidlapas, tie, kas izmanto datu importu, gan jau, ka ir iepazinušies. Tātad tur arī var skatīties. Par to, kas ir vēl nācis klāt un ko mēs esam mainījuši veidlapās. Veidlapā par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem, kuru pilda pašvaldības, tātad vairs turpmāk nebūs jāatklāj katrs atvieglojuma veids. Visi atvieglojuma veidi būs jānorāda divos kopciparos. Tātad vienā jāsniedz informācija par piešķirtajiem atvieglojumiem atbilstoši likumā paredzētajiem atvieglojuma veidiem, un otrā rindiņā par tiem atvieglojumiem, ko jūs piešķirat paši. Līdz ar to šī informācija ir jānorāda tikai divos skaitļos. Un arī tā kā šajā veidlapā ir mainījies informācijas atklāšanas būtība, tad informācija par iepriekšējo gadu arī būtu aizpildāma tātad manuāli. Jo informāciju mēs nevaram apkopot no tiem atvieglojuma veidiem, kas tur bija norādīti. Nevaram sastruktūrizēt šajās divās rindās, jo nezinām īsti, kuras tad jums ir pēc likuma noteiktās un kuras ir pašvaldības noteikumos noteiktās. Attiecībā uz visaptvarošajām piezīmēm V1, V2, V6 un V8 šeit nekāda informācijas atklāšana nav mainīta. Tīri tehniski ir pamainīti veidlapu īsie nosaukumi, līdz ar to šīs 4 piezīmes turpmāk sauksies nedaudz savādāk, bet informācijas apjoms sniedzamais paliek nemainīgs. Par V11 iest piezīmi, tātad par iestādēm, kuru dati ir iekļauti gada pārskatā. Mēs esam precizējuši šīs piezīmes nosaukumu. Agrāk šī piezīme saucās informācija par konsolidācijā iesaistītajām iestādēm. Un šobrīd šī piezīme ir pārsaukta par informāciju par iestādēm, kuru dati iekļauta gada pārskatā vai konsolidētajā gada pārskatā. Šo piezīmi aizpildā ministrija, centrālā iestāde, pašvaldība. Papildinājums ir ar valsts kasi un valsts ieņēmuma dienestu par ikgadējo pārskatu. Un šo piezīmi aizpilda arī tās iestādes, kas veic konsolidāciju. Un svarīgākais no tā ir, ka neatkarīgi no tā, vai šī konsolidācija tiek veikta e-pārskatos vai citur, šī piezīme ir jāizpilda par tām iestādēm, tātad, kuru dati ir iekļauti gada pārskatā. Papildus vēl šai veidlapai ir pielikta jauna ailīte par iestādes reģistrācijas, nodokļu maksātāju reģistrācijas numuru. Līdz ar to ir saprotamāks, par kurām iestādēm tad šī informācija ir jāsniedz. Tātad
šeit norāda tās iestādes, kas ir nodokļu maksātāji. Vai pagastu pārvaldes ir atsevišķi nodokļu maksātāji? Tad pašvaldība jānorāda. Jā. Attiecībā uz vēl vienu V11 piezīmi par konsolidācijas principu apraksts. Šī veidlapa pati nav mainīsies, bet esam papildinājuši arī aprakstu ar piezīmi, ka šo informāciju sniedz iestāde, kas veic konsolidāciju, neatkarīgi no tā, vai konsolidācija tiek veikta e-pārskatos vai ārpus e-pārskatiem. Līdz ar to kādam iespējams šī piezīme šogad tātad būtu jāpilda. Nelielas izmaiņas ir veiktas arī V10 kori veidlapā par koriģējušiem notikumiem pēc bilances datuma. Ir mainījusies aizpildīšanas kārtība DAILE, tātad finanšu pārskatu postenis. Agrāk šeit bija jānorāda budžeta ieņēmumu un izdevumu un finansēšanas kodi. Turpmāk šeit jānorāda ir pārskatu par finansiālās darbības rezultātiem postenis. Līdz ar to tas informācijas apjoms šeit ir tāda kā īsāks sniedzams nekā bija līdz šim. Par veidlapām cita. Iepriekš jau teicu, ka veidlapās cita ir izņemtas dažas rindas, bet vēlreiz par to, kas šajās veidlapās vispār būtu jānorāda, jo pieņemot gada pārskats, mēs esam novērojuši, ka šajās veidlapās tiek norādīta arī nebūtiska informācija. Tad par to, kas tad tur būtu jānorāda. Šeit ir jānorāda būtiska informācija vai tāda, kas var ietekmēt lietotāju lēmumu pieņemšanu. Vēl ir novērots, ka šajā veidlapā uzrāda atlikumus, bet šīs veidlapas nav domāts atlikumu uzrādīšanai. Šeit tātad norāda pārskata perioda darījumus. Un vēl viena lieta, ja veidlapā ir definētas rindas, tad tās ir jāizpilda. Šobrīd vienīgā veidlapa, kurā ir definētā rinda, tā ir šī 1-2 cita, kas arī šeit piemērā ir par zemi zem ūdeņiem. Un vēršu jūsu uzmanību arī, ka šajā rindiņā ir jārāda tikai tā zeme, kas konkrētajā pārskata gadā ir atzīta. Ja pārskata gadā zeme nav atzīta, tad šo veidlapu arī neaizpilda. Nākamos 2 slaidos mēs apkopojām arī tādus neīpaši veiksmīgākos piemērus, kā tiek aizpildīta šī veidlapa cita. Tātad, kam ir jāpievērš uzmanība, nenorādam nebūtiskas summas, nenorādam tādas summas, kas ir jau nepārprotami redzamas citās veidlapās. Kā piemēram šeit ir piemērs veikts amats maksājums pamatkapitāla palielināšanai. Šī informācija jau ir atklāta 1.3. Tātad līdzdalības kustības pārskatā. Šo informāciju šeit vēlreiz nav nepieciešams uzrādīt. Kā arī aicinām nenorādīt šeit atlikumus, jo atlikumus šeit neskaidro, šeit skaidro darījumus. Kā arī aicinu vēl arī piedomāt pie darījuma aprakstiem, jo šajā piemērā, piemēram, 3. rindiņā rakstīts transferti, tad īsti nav skaidrs, kas ar šiem transfertiem ir noticis. Ja, tas ir vienkārši, lai 3. pusē būtu saprotams arī šī darījuma būtība. Tad šeit arī var redzēt, ka ir skaidroti atlikumi, nav saprotama darījuma būtība un arī ir summas, kas jau uzrādītas ir citos pārskatos. Ir veikts izmaiņas arī informācijā par konkurences padomes lēmumiem. Žargonā varētu teikt kartaļu veidlapā. Šī veidlapa turpmāk būs visiem viena, agrāk viņa bija sadalīta atbilstoši iestādes specifikai. Tagad visiem viena veidlapiņa, tātad šeit norāda informāciju par iespējamiem zaudējumiem par konkurences padomes pieņemtajiem lēmumiem un šo zaudējumu atgūšanas iespējām.
Šeit arī ir ieviesta ailīte, kurā uzrādīt, vai kāds ir veikts izvērtējums šo zaudējumu atgūšanai. Ja ir tajā ailītē norādīts piedzīt, tātad mēs aizpildām arī visas pārējās ailītes, kas seko pēc šīm ailēm, bet ja esam norādījuši nepiedzīt vai arī neesam izvērtējuši, tad tālākās ailes vairs nav nepieciešams pildīt. Par šo veidlapu detalizētu informāciju un arī tāds garāks piemērs būs gada pārskata sagatavošanas vadlīnijās. Viņš šobrīd vēl nav publicēts, bet tuvākajā laikā mēs viņus arī publicēsim. Ja jūs šajā slaidā mēs nelikām to piemēru, viņš ir diezgan garš, un lai jūs varētu izsakot visam, kā šī veidlapa jāpild pa gadiem, tad tas viss būs ielikts vadlīnijā. Vēl es gribēju pieskarties būtiskumam no valsts kase turpmāk. Būtiskumu valsts kases mājaslapā nepublicēs. Lai jūs varētu šo būtiskumu līmeni savai iestādē noteikt, ir pieejams būtiskuma kalkulators, tad sadaļā metodika zem būtiskums. Un šeit var izvēlēties to būtiskumu, kur jūs vēlaties noteikt savai iestādē un attiecīgi aizpildot nepieciešamos lauciņus, iegūt jums nepieciešamo būtiskumu. Tas, ko es gribu uzsvērt, e-pārskatos mēs turpināsim šo būtiskumu, kas ir tieši finanšu pārskatu skaidrojumiem, importēt. Bet, ja ir nepieciešams, teiksim, kā šajā piemērā, piemēram, būtiskuma līmenis kļūdu labojumiem, tad ievadot šeit informāciju par iestādi un par iestādes finansiālās darbības pārskatā norādītiem izdevumiem, tad jūs varat aprēķināt savai iestādē nepieciešamo būtiskumu līmeni. Turpinot par šo būtiskumu, vēlētos vēlreiz uzsvērt par to, kā ir jāizpilda būtisko darījumu apraksti gada pārskatā. Pievērsiet uzmanību tam, ka jāizpilda visas būtisko darījumu sadaļas, gan apraksts, gan summa. Ir novēroti gadījumi, kad summa tiek ievadīta pie darījuma apraksta. Tas nav nepieciešams, tātad šeit ir tikai darījuma apraksts un summa ir atsevišķa vieta, kur to uzrādīt. Ir jāskaidro darījumi, nevis atlikumi. Jāievēro arī zīmes, tātad summas, kas palielinājumu norāda ar pluszīmi, samazinājumu norāda ar mīnuszīmi. Nelietojam arī saīsinājums, jo trešajai pusē bieži vien grūti saprast, kas ir domāts ar konkrēto darījumu. Un konsolidētajos pārskatos apvienojam viena veida darījumus, un e-pārskatos ir pieejams arī šīs podziņas, ar kurām var apvienot darījumus, un pēc tam rediģēt šo darījumu aprakstus. Vēl katrā būtisko darījumu veidlapā pie katra posteņa ir iespēja ievadīt arī citu darījumu aprakstu. Šeit tad arī izvērtējam, lai skaidrojums nebūtu nebūtisks un rādam tikai tādus darījumus, kas varētu ietekmēt pārskatu lietotāju pieņemšanu, vai arī tie ir nepieciešami, lai labāk izprastu darījumu būtību. Nākamajos slaidos ir apkopoti daži no labajiem piemēriem. Tad, ja jums īsti nav skaidrs, kā rakstīt būtisko darījumu skaidrojumus, varat pasmelties šeit idejas. Ir gan par bilanci, gan par pozitīvo un negatīvām izmaiņām. Un ir arī par finansiālās darbības pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kuri laikam tāda problemātiskāka bilanci jums iet vieglāk. Tad šeit paskatīsieties, varbūt pēc tam es nelasīšu visu no slaidiem, kā jūs varētu rakstīt savus skaidrojumus. Skriesim pāri. Principā tas arī bija viss, jo tās izmaiņas, ko mēs veicām tagad starp
šajā periodā no jūnija nebija vairs tik daudz. Līdz ar to visu iepriekšēju informāciju, kā jau teicu, iepriekšējās prezentācijās, un šajā prezentācijā, un, protams, arī vadlīnijā. Jā, tad man laikam viss no manis. Paldies Sandijai. Un es gribu teikt arī paldies tiem aktīvajiem dalībniekiem, kur uzdod jautājumus tērzētavā. Un kolēģi jau paralēli gatavo atbildes un arī atbild, bet mums ir tāds provokatīvs mirklis, kad mums ir arī daži jautājumi sagatavoti jums, un kolēģis vēlētos kā pirmo uzdot. Jūs droši, tas, kas zina atbildi, paceļ roku. Un pirmais jautājums ir, kurā datumā jāiesniedz valsts kasē gada pārskati par 2023. gadu? Nu, lūdzu, varam. Lūdzu, tad. Pirmais. Paldies. Šis bija laikam ļoti viegls jautājums. Labi, šausim ar otro. Kādā laika periodā veids pārskata gada slēguma inventarizāciju? Kādā laika periodā veids pārskata gada slēguma inventarizāciju? Var veikt 1 mēnesi pēc gada beigām vai 2 mēnešus Nesatraucamies, jo, nu, gadā. Pirms gada beigām un 1 pēc. Paldies! Nu, lūk, tāda maza iesildīšanās. Mums te vēl ir pāris sagatavoti. Mēs mēģināsim uzturēt, tā teikt, semināru dzīvelīgu. Un tā nākošā lektore mums ir valsts kases pārskata departamenta eksperte Daira Ozoliņa, un tēma ir salīdzināšanās process. Tātad gada pārskata sagatavošanas laikā, veicot inventarizāciju, salīdzina darījumu partneru kontu atlikumus pārskata perioda pēdējā dienā un darījumus pārskata periodā. Un laika posmā no 1. janvāra līdz 31. janvārim, izmantojot e-pārskatus, elektroniski sagatavo salīdzināšanās aktus par grāmatvedības kontu atlikumiem. Tātad tā ir 8 stalu salīdzināšanās izziņa. Tad par naudas darījumiem 2 stalu salīdzināšanās izziņa un darījumiem bez atlīdzības 2 bez. 8 stalu salīdzināšanās izziņām, ja pārskata periodā ir bijuši darījumi, bet saskaņā ar iestādes datiem norēķini ir veikti pilnā apmērā, tad salīdzināšanos ir jāveic arī par nulles atlikumiem. Un precīzāk par salīdzināšanos par nulles atlikumiem jūs varat iegūt mūsu rokas grāmatā, kuram būs vajadzība. Tur ir jāizvērtē tie darījumi. To es tagad nestāstīšu, to jūs paskatīsieties, kuram būs nepieciešams. Tā, uz otru pusi. Tā, šajā slaidā es gribētu pastāstīt, te ir apvienots viss salīdzināšanās process. Tātad, kā mēs jau jautājumos noskaidrojām, kad salīdzināšanos veids 3 mēnešus iepriekš un 1 mēnesi pēc. Tātad no 1. oktobra līdz 31. janvārim. Tā, laika posmā no 1. janvāra līdz 31. janvārim, izmantojot e-pārskatus, elektroniski sagatavo salīdzināšanās aktus. Un ņemot vērā priekšlikumus mūsu radošajās darbnīcās, jūs arī laikam droši vien esat te kāds, kas piedalās tajās, esam ņēmuši vērā jūsu ieteikumus un salīdzināšanās periodu jau atvērsim 1. decembrī, lai jūs varētu saulaicīgi jau paspēt ievadīt salīdzināšanās aktus. Tā, ja ir bijušas iestāžu reorganizācija vai likvidācija, tad pēc iestādes lūguma mēs atveram tādu periodu salīdzināšanās pirms, kurā var ievadīt tos
salīdzināšanās aktus iestādēm, kurām ir bijusi reorganizācija vai likvidācija. To mēs kāpēc, ja jūs palūksiet, mēs atvērsim un varēsiet šos darījumus savadīt. Tad darījuma partnerim uz pieprasījumu saskaņoto salīdzināšanas aktu ir jāsniedz atbilde 10 dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 31. janvārim. Salīdzināšanās aktā 8 salu par prasībām un saistībām. Ja saņem attaisnojumu dokumentus par pārskata gada darījumiem līdz 21. janvārim, tad ievada salīdzināšanās aktu. Bet, ja saņem attaisnojumu dokumentus no 22. janvāra līdz 31. janvārim, tad ir jāievada pārrēķins. Pārrēķinu var ievadīt sākot no 22. janvāra līdz 1. aprīlim, tātad līdz datumam, kad tiek parakstīts gada pārskats. Un mēs visi zinām, ka tiem datiem, ko mēs salīdzinām salīdzināšanās aktos, viņiem ir jāsakrīt ar gada pārskatā norādītajiem datiem vai finanšu pārskatu pielikumos. Un, ja mēs atrodam kaut kādas neatbilstības, tad mēs vadām kļūdu skaidrojumu. Un kļūdu skaidrojumu arī mēs varam ievadīt līdz 1. aprīlim vai līdz datumam, kad paraksta gada pārskatu. Tālāk mēģināšu izstāstīt soli pa solītim, kā mēs ievadām salīdzināšanās procesu e-pārskatos un kā mēs ar viņu tā kā noslēdzam. Tātad salīdzināšanās valsts kases pakalpojumā e-pārskati sāk ar e-pārskatu precizēšanu. Saņemšanai, var sakot, to mēs arī ieviesām pateicoties jums, mūsu radošajās darbnīcās izteiktajiem priekšlikumiem, ka šie e-pasti ir jāprecizē pirms salīdzināšanās uzsākšanas. Tad tālāk pastāstīšu par importu, var sakot par salīdzināšanas izziņu ievadīšanu, par importu, kā mēs varam ātrāk to izdarīt, un par manuālu salīdzināšanās izziņu ievadīšanu debetā un kredītā. Tātad es jau iesāku par tiem e-pastiem. E-pastu mēs varam pieprecizēt šeit, palabot. Ja ir nepieciešams, izmantojot šo zaļo krustiņu, mēs varam norādīt vairākus e-pastus. Nav ierobežoti, cik mēs gribam darbiniekiem, lai saņem šo e-pastu. Tad šos e-pastus saņem tad, ja darījuma partneris ir ievadījis pret jums salīdzināšanās izziņu, ja salīdzināšanās izziņu grib labot, ja darījuma partneris grib dzēst šo izziņu. Un jaunums ir tāds, ka darījuma partneris, kurš ir ievadījis salīdzināšanās izziņu, saņem e-pastu, ka šī jūsu izziņa ir pārsūtīta kādam citam. Iepriekš tāds nebija. Tālāk tieši par salīdzināšanās datu ievadi. Tātad mēģināju no tās pirmās laiks skalas, tad paņemt no 1. decembra līdz 31. janvārim. Ja mums bija gadījums, ka vajadzēja izmantot salīdzināšanās periodu pirms, tad mēs šīs salīdzināšanās izziņas būtu nepieciešams pārcelt uz pamata salīdzināšanās periodu. Tātad mēs sameklējam, kur ir funkcionalitāte salīdzināšanā izziņu pārcelšana, nospiežot uz šo funkcionalitātes uzrakstiņu, tātad mēs iegūstam visas salīdzināšanās izziņas, kuras tiks pārceltas. Ja darījuma partneris jau kādas izziņas ir pārcēlas, kuras ir šajā sarakstiņā, mēs varam izķeksēt, tā vienkāršiem vārdiem runājot, šīs izziņas ārā. Tad vēl ir atjaunina tāds uzlabojums, ka mēs varam arī ar vienu reizi veikt vienādu izziņu, tā kā iezīmēšanu. Tas ir arī uzlabojums šogad. Tālāk pastāstīšu par datu importu. Arī šo procesu mēs esam efektivizējuši, tātad, un mēs varam ieimportēt gan debetu, gan kredītu. Iepriekš mēs to varējām tikai ar debetu izdarīt. Un līdz ar to katrai pusē var būt dažāds ierakstu skaits,
Un arī mēs varam ieimportēt personas datus, kas atbildīgi par salīdzināšanās informāciju. Datu imports, ja ir izdevies veiksmīgi, parādīsies ar zaļu ierakstu tāds tekstiņš, ka datu imports ir izdevies, bet ja teksts parādās ar sarkanā krāsā, tad mēs redzam, ka kaut kas tur nav izdevies, datu imports nav izdevies, un arī kļūda tur tiek uzrakstīta. Šajā gadījumā tātad mēs redzam, ka vajadzēja šos kontus norādīt visās 4 zīmēs, jo atpazīst kontus, nevis kontu grupas, kā šeit norādīts, tāpēc imports neizdevās. Vēl ir tā, ka šie ieraksti saglabājās, kad jūs līdz nākošajai reizē, lai jūs redzētu, uzsākot datu importu, var apskatīties, kas ir iepriekšējā reizē izdarīts. Tā, manuāli ievadot datus, arī mēs esam veikuši uzlabojumus, var sakot, mēs uzlabojam, bet šie uzlabojumi ir pateicoties jums, jo, teiksim, šajās radošajās darbnīcās bija ļoti daudz priekšlikumu, kurus tad mēs arī ņēmām vērā. Un šeit tā tad mēs redzam, lai labāk saprastu, kā uzsākt šo procesu par rezultātu ievadīšanu, ir vizuālie logi, kur ir pateikts jau, ko jūs atverot vaļā, redzat, kas jums tā kā būtu jādara. Un, ja mēs gribam atvērt, uzsākt, ievadīt debetu, tātad mēs sameklējam debeta lapu un papildus, lai uzsākt, mums ir jāpaskatās, ar kādu darījumu partneri mēs gribam uzsākt salīdzināšanos. Un atceramies to, ka debetā tātad mēs norādām izdevumus kā pozitīvu skaitli un kredītā norādām ieņēmumus kā pozitīvu skaitli. Un šajā gadā vēl ir tāds jaunums, ka ministriju iestādes un centrālās iestādes salīdzinot darījumus salīdzināšanās izziņā 2 SALV vairs neizmantos programmas apakšprogrammas. Tā vietā pēc noklusējuma būs savstarpējo darījumu kodi. Un vēl izņēmums par ekonomiskās klasifikācijas kodu ievadīšanu ir tad, ja ir jāvada ieņēmumu samazinājums vai izdevumu atjaunošana. Tā. Jā, to es laikam izstāstīju. Un šeit mēģināju tā kā parādīt pēc kārtas, kā tur tieši būtu jādara. Tātad mēs atveram debeta lapu, tad mēs sameklējam savu darījumu partneri. Vai darījumu partneri mēs varam sameklēt gan pēc darījumu partneru nosaukuma, gan pēc nodokļu maksātāja reģistrācijas numura. Tad mums atverās lūk šāds skats, lai uzsāktu ievadi, mums ir jāatver jauns ieraksts ar zaļo krustiņu. Jaunos ierakstus arī mēs varam atvērt pēc vajadzības, cik vajag, nav ierobežojumu. Tad ailītē kopā rēķinās salīdzināšanās izziņas kopsumma un ailītē starpība rēķināsies kopsummas starpība ar darījumu partneri. Tad, kad mēs esam ievadījuši pret savu darījumu partneri ierakstus, kuri nepieciešami, tad nākamais solis mums vēl ir jāievada persona, kas atbildīga par informāciju. Tātad vārds, uzvārds, telefons, e-pasts. Tad, kad tas viss ir izdarīts, tad mēs varam izziņu saglabāt. Un arī šeit ir izvēles iespējas, kuram ērtāk ir tā podziņa, viena ir apakšā, viena ir augšā. Tas neatkarīgi no tās spiežam, kura mums patīk. Tā kā salīdzināšanās izziņu var ievadīt gan naudas devējs, gan naudas saņēmējs, tad parādīšu arī otru pusi, kā izskatās no kredīta puse. Tad šeit, ja mēs gribam sākt ar kredītu, sameklējam kredīta lapu, tad mēs sameklējam atkal darījumu partneri, izveidojam jaunus ierakstus. Tātad mēs redzam, ka tas viss ir otrā pusē. Debets bija kreisi, kredīts pa labi. Arī šeit ierakstu daudzums nav ierobežots. Atkal ievadām personu, kas atbildīga par informāciju un visu saglabājam. Tā. Tad par izziņas pārsūtīšanu.
izziņu pārsūtīt var savām padotības iestādēm. Un šajā piemērā mēs varam redzēt, parādīšu tātad, ja gribam pārsūtīt ierakstu, tad pret ierakstu sameklējam iezīmēto to podziņu. Nospiežot to, mums paverās iestādes, no kurām mēs varam izvēlēties. Tātad savas padotības iestādes, un viņu iezīmējam to iestādi un spiežam pogu nosūtīt. Šajā brīdī darījuma partneris saņem e-pastu par izziņas ierakstu pārsūtīšanu citai iestādei. Tātad darījuma partneris šajā gadījumā Dobeles novada pašvaldība un Amatas pamatskolas izziņu saņēma Cēsu novada pašvaldība. Tad izziņas mēs arī varam dzēst. Izziņu dzēšana ir atkarīga no tā, vai darījuma partneris ir ievadījis kaut ko, vai darījuma partneris nav neko ievadījis, vai arī izziņa ir parakstīta un dokuments ir slēgts. Ja darījuma partneris nav izziņu ievadījis, tātad mēs vienkārši varam šo izziņu izdzēst, nospiežot pogu dzēst izziņu, izziņa izdzēšās. Mēs varam izdzēst arī ierakstu. Ierakstu mēs izdzēšam, tātad izvēloties pret ierakstu to sarkano krustiņu, un dzēst mēs varam ierakstu, tad kamēr nav otrā pusē darījuma partneris parakstījis izziņu. Ja dokuments ir slēgts, tad izziņu labot un dzēst mēs varam tikai ar pieprasījumu nosūtīšanu. Tad, tā kā uzspiežot, teiksim, dzēst izziņa, mums parādās pieprasījuma ailīte. Tajā mēs varam ierakstīt savam darījuma partnerim savu pamatojumu, kāpēc mēs gribam tur veikt, labot vai dzēst, un spiežam nosūtīt. Un darījuma partneris saņem šo pieprasījumu un atbild ar piekrītu vai nepiekrītu. Un, ja darījuma partneris nepiekrīt šim darījumam, tad mēs iesakām uzrakstīt pamatojumu, kādēļ viņš nepiekrīt. Tad ir iespējams arī saglabāt tukšos ierakstus. Tas ir sākumā, kur es stāstīju par tiem nulles atlikumiem, taču šis būtu tas gadījums, kad to vajag darīt. Un, lai saglabātu ierakstu, tā tad ir jābūt ievadītam paskaidrojumam. Tukšu ierakstu nesaglabā, un arī sistēma brīdina ar to sarkano lodziņu, kad vajag ierakstīt paskaidrojumu. Tad ar šo gadu mums ir izmaiņas salīdzināšanās veidlapās. Mums nav vairāk salīdzināšanās izziņas sala. Akts par savstarpējo darījumu un atlikumu salīdzināšanu ar vispārējā valdības sektora partneriem. Un tā vietā šo salīdzināšanos veids ar divām salīdzināšanās izziņām. 2 SAL valsts kase ikgadējais un 8 SAL valsts kase ikgadējais. Tajā apakšējā attēlā tas vizuāli tā izskatās, ka mēs pie darījuma partneri rakstam valsts kase, piedāvā 2, bet ar cikot mēs izvēlamies ikgadējo. Tātad ar valsts kasi salīdzinās par valsts budžeta finanšu uzskaitas kontu atlikumiem un darījumiem, par ko iepriekš salīdzinājās veidlapā SAL. Un ar valsts kasi nesalīdzinās par naudas līdzekļu atlikumiem valsts kasē, kuru salīdzināšanu veids saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu. Un nesalīdzinās par saistībām pret valsts budžetu. Tātad par to mēs salīdzināmies EDS. Šeit es gribēju parādīt, kā tas 2 SAL, tātad salīdzināšanās ar valsts kasu ikgadējais. Šeit ir ekonomisko klasifikācijas kodu pilnā griezumā, izņemot klasifikācijas kodus, finansēšanas klasifikācijas kodus, kur būs pieejami tikai 4. Un no tiem tad mēs izvēlamies atbilstošo. Un vēl ir izmaiņas salīdzinoties 8 SAL ar valsts kasu ikgadējais. Jāņem vērā, ka līdzinoties pēc kontiem, tad aizņēmuma atlikumi ir jāsalīdzina sadalot ilgtermiņu un īstermiņu daļās. Iepriekš par SAL veidlapu tā nebija. Nākamais gribu pastāstīt par pārrēķinu periodu. Tātad pārrēķins ir no 22. janvāra līdz tam 1. aprīlim. Līdz 21. janvārim
Tātad vizuāli tas izskatās šādi, mēs atvērsim izziņu un viss tur ir kā parasti. Bet 22. janvārī atverās ailīte pārēķins par darījumiem no 22. janvāra. Tātad šeit mēs varam inventarizācijas rezultātu vai nu palielināt, vai samazināt. Un arī izziņu statusi mainās, iekļaujot pārēķinu. Tātad ar pārēķinu saskaņots, ar pārēķinu nesaskaņots, tādi jauni izziņu status ir. Tad par kļūdu skaidrojumu. Tātad mēs zinām, ja nesakrīt tātad inventarizācijā ievadītie atlikumi ar atlikumiem, kas ir savadīti gada pārskatā un finanšu pārskatu pielikumos, tad mēs meklējam tās atšķirības, meklējam kļūdu. E-pārskatos ir iestrādātas sakarības, kas palīdz šos kļūdas atrast. Un tad mēs uzliekam šo kļūdu skaidrojumu. Un šeit ir viens piemērs, tātad vērtība 1 parādās, kāds ir summa salīdzināta, un vērtība 2 parāda, kāda summa ir ievadīta gada pārskatā. Un tātad šeit mēs meklējam, ieraugam tās atšķirības un mēģinām saprast, kur ir nepareizi, vai nav kaut kas ievadīts, vai kļūda ir pārskatā. Un tātad, ja nav ievadīts salīdzināšanās periodā, tad mēs vadām kļūdu skaidrojumu. Tātad kļūdu skaidrojumu mēs vadām tad, ja ir inventarizācijā ir ievadīts nekorekti, tātad mēs ieejam tajā salīdzināšanās izziņā, kura mums nepatīk, un uzspiežam uz kļūdu skaidrojumu. Šeit mēs tātad varam labot gan kodus, gan kontus, gan summas, varam ievadīt jaunas summas. Līdz šim bija tā, ka to varēja izdarīt kurators, bet tagad varēs iestādes pašas visu to izdarīt. Un otrs gadījums, kad vada kļūdu skaidrojumu, ir tad, ja vienkārši nav salīdzināts nekas, nav nekas jākoriģē, bet jāievad ir no jauna. Un jāatcerās, ka noteikti ir jāieraksta paskaidrojums, citādi kļūdu skaidrojumu nevarēs saglabāt. Un noslēgumā par atskaitēm par inventarizācijas rezultātu. Tātad atskaites ir jāveido pašiem, ir doti tātad iespējas. Tā atskaites ir pieejamas visām veidlapām, gan 2 sal, gan 8 sal, gan 2 bez. Šeit tātad izvēlamies atskaites, un tātad darījuma periods, inventarizācija, tas nozīmē tie darījumi, kas salīdzinātu uz 31. janvāri. Tad šeit arī ir veikti uzlabojumi. Mēs varam atskaites saveidot pret visiem darījumu partneriem, varam saveidot pret konkrētu darījumu partneri, kur mēs varam meklēt vai nu pēc nosaukuma vai nodokļu maksātāja numura. Tad mēs varam meklēt izziņas arī pēc statusa, saskaņotas vai nesaskaņotas. Bet tad ir atskaita tikai transfertu ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Un vēl jāatcerās, ka iepriekš bija kopsavilkuma atskaitas, tās ir pievienotas, apvienotas ar sakot zem atskaitēm. Tāda 8 salu veidlapā var iegūt visu to pašu, tikai klāt vēl ir ar pārēķinu. Un te nebūs tātad tie transfertu atskaites. Tad vēl jaunums ir, kad ieejot salīdzināšanās sarakstā, kur visi darījuma partneri, visas izziņas ir viens zem otra, mums ir iespēja izveidot Excel formātā atskaiti. Nospiežot vienkārši atskaiti, saveidojās viss saraksts Excel failiņā, kur vēl saglabājās arī tie krāsainie statusu, tās zīmītes klāt, saglabājās šim Excel failiņam. Tā, un tad, par cik mēs esam nākuši pretī un var ieimportēt gan debetu un kredītu,
Tātad šie ieraksti nav vairs ieraksts pret ierakstu, ir atšķirīgi un izziņu līdzina tikai pēc kopsummām, tad, lai būtu pārliecība, kad ir piemēroti pareizi transfertu klasifikācijas kodi, ir izveidota tātad atskaits. To būs jādara pašiem. Tā. Tātad ir jāizvēlās atskaites, tad mēs iezīmējam tās zilos ķeksīšus pret tām divām atskaitēm, kops izdevumi, kops ieņēmumi. Tad mēs atzīmējam, ka mēs gribam tikai transfertus redzēt, un mēs iegūstam atskaiti par izdevumu un ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kur būs tikai transferti. Ja ailītē kopā izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu summa sakrīt ar darījumu partneru ieņēmumu summu, tad viss ir kārtībā, transfertu kodi ir piemēroti abās pusēs pareizi. Bet, ja ir atšķirības un šie kodi nesakrīt, tad mēs meklējam kļūdu, sadarbojamies ar darījumu partneri. Pirmām kārtām mēs varam izmantot izdevumu un ieņēmumu transfertu kodu pāru tabulu, kas atrodas valsts kases mājaslapā. Es atvainojos, Finanšu ministrijas mājaslapā. Te ir adresīte ielikta, un mēs varam izmantot vēl atskaiti, iezīmējot, kur palīdzēs sameklēt šos transfertu kodu pārus un darījumu partneri, pret kuru tātad ir nesakritības. Un par atskaitēm pēdējais par kopsavilkumiem. Tātad iepriekš es teicu, ka ministrijas un centrālās valsts iestādes vairs neizmanto apakšprogrammas un programmas, un šeit ir tie savstarpējo darījumu kodi. Un pēc viņiem mēs varam izveidot atskaiti, kas, šie kodi palīdz saklasificēt darījumus pa sektoriem. Tas būtu par atskaitēm viss, un vēl es gribētu vērst uzmanību, ka šajā gadā par nekustamā īpašuma nodokli mēs vēl līdzinamies šeit, bet no 2024. gada izmantojam nodokļu administrēšanas e-pakalpojumus. Tā, vai būtu kādam jautājumi? Jā, tā kā es teicu, jā, tā būs interese veikt šo salīdzināšanos bez kļūdām. Tur ir tā. Kurš ir tas, kurš meklē to otru darījumu partneri pirmai? Kur ir pusēļi? Izdevumi ir tas, kurš ir naudas devējs, vai tas, kurš ir naudas devējs? Tātad sāk jau principā naudas devējs. To naudas devējs meklē, uzliekot šo atskaitu, atrod, redz, ka nav kaut kas kārtībā, un tad skatās, vai pats ir piemērojis pareizi, un tad mēģina komunicēt ar darījumu partneri. Izziņa būs sarkana, ja nesakritīs kopsumma. Jā, un tur tā tad jāizmanto ir tā ieņēmuma izdevumu tā atbilstības tā tabuliņa. Tur ļoti labi viens ir pāri, visi salikt iekšā. Jā. Varbūt vēl kādam. Janvārī. Salīdzināšanas periods ir jāteic 1. decembrī. Tad mēs nesalīdzināšanās par tās bankas tēmas. Jo mums tagad ir mēs gribam manuāli attīstīt. Mēs varam arī ātrāk. Ņemot vērā, Paredzēts, jūs paši ieteicāt salīdzināšanās periodu atteikt 1. decembrī, tas arī ir ātrāk nekā. Veselu mēnesi. Ātrāk, jā, mēs arī. Jā, arī vasars, ko mēs gribam atvērt ātrāk. Teiksim, pēc mēneša pārskatu nodošanas, ja tāpēc bija gadu pārskatu. Decembra vidū.
Tagad, jā, Dārta, mums viens jautājums vēl, vai ne? Jā, mums ir viens jautājums. Jā, kamēr Daira ievelk elpu un atpūšās, mums ir sagatavots 3. jautājums, kolēģi, un tas ir, kurā datumā ir izdoti ministru kabineta noteikumi par ceturkšņu pārskatiem? Kurā datumā ir izdoti ministru kabineta noteikumi par ceturkšņu pārskatiem? Paldies. 24. oktobris. Un Daira turpina ar tēmu ceturkšņa noteikumu. Jā, tātad mums ir izdot jauni ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi. Nevaru pārslēgt. Tur iet uz to kalīt. Tātad, kā mēs dzirdējām, šī gada 24. oktobrī ir apstiprināti jauni ministru kabineta noteikumi. Numurs ir 598, ceturkšņa pārskata sagatavošanas kārtība. Šajos noteikumos ir apvienoti noteikumi numur 51 par budžeta iestāžu ceturkšņa pārskatu sagatavošanu un noteikumi numurs 643 par kapitāla sabiedrību ceturkšņa pārskatiem. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2024. gada 1. janvāri. Normatīvos aktus apvienoja, lai samazinātu tiesiskā regulējuma sadrumstalotību par savstarpēji saistītiem jautājumiem un lai samazinātu administratīvo slogu tiesību aktu piemērošanā un interpretācijā. Tātad jaunajos noteikumos salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem ir noteikts atklājamās informācijas saturs un izslēgti pielikumi. Veidlapas un to aizpildīšanas kārtība arī ir vadlīnijās, kas ir valsts kases mājaslapā, un iesniedzamais informācijas daudzums netiek palielināts, kā iepriekš tātad. Tātad jaunajos noteikumos ir mainīti ceturkšņa pārskatu iesniegšanas termiņi. Tā kā gada pārskats ir jāiesniedz mēnesi ātrāk, tad arī statistikā dati ir jāiedod ātrāk. Un tātad tie termiņi ir tā kā uz slaidu uzlikt. Un pirmo reizi tātad pēc jaunajiem noteikumiem ceturkšņa pārskatus iesniegsim 24. gada par 1. ceturksni. Tātad tas būs līdz 25. aprīlim. Tālāk pastāstīšu par budžeta iestāžu ceturkšņa pārskatu iesniegšanu. Sākot ar 24. gadu paredzēts, ka ceturkšņa pārskatu sagatavo arī valsts kase par valsts budžeta finanšu uzskaiti. Un pārējie subjekti tātad ir, paliek tie paši, kas iepriekšējos noteikumos. Tātad budžeta iestādes, no valsts budžeta daļai finansētas atrisinātas publiskas personas un budžetu nefinansētas iestādes. Ministrijas un pašvaldības iesniedz konsolidētos pārskatus, saskaitot visu iestāžu pārskatus un konsolidējot savstarpējos darījumus. Iestādes savus pārskatus iesniedz ministrijai, centrālai valsts iestādei un pašvaldībai tādos termiņos, kā viņu iestādes ir noteikušas. Tātad noteikumi numur 51, tātad iepriekšējiem, paredzēja informāciju iesniegt 6 veidlapās, bet pēc jaunajiem noteikumiem budžeta iestādēm informācija būs tikai 3 veidlapas. Šeit ir vizuāli, kā tas izskatīsies e-pārskatos, tātad CA veidlapa informācija par aktīviem atbilstoši institucionālajiem sektoriem. Tātad, salīdzinot ar iepriekšējo veidlapām par aktīviem, saturs nav mainījies ir tikai struktūra veidlapai.
Noteikumos ir samazināts informācijas apjoms attiecībā uz pašvaldībām, kuras ceturkšņa pārskatā vairs neuzrādīs prasības par savu administrēto nekustamā īpašuma nodokli. Informācija par budžeta iestādes finanšu aktīviem ietver finanšu aktīvu uzskaitas bruto un neto vērtību un izveidoto vērtības samazinājumu pārskata perioda sākumā un beigās. Šeit pārskata periods ir ceturksnis, un informācijas dati par pirmo ceturksni atbilst iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatā norādītajiem datiem pārskata perioda beigās. Tātad šādi izskatās pamata veidlapa aktīviem, un šeit tātad ir apvienots veidlapas C1, C2, C3 un C5 iepriekšējās. Un veidlapa struktūra ir līdzīga kā gada pārskata pirmajam pielikumam. Tātad nekas svešs, nekas savādāks, ļoti līdzīgi. Tad pamata informācijai klāt ir papildu informācija par. Tātad šai papildu informācija ir par ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumiem pēc sākotnējā termiņa un institucionālajiem sektoriem. Un šeit aizdevumi vairs nav pa vienam, bet viņi nav vairs jāuzrāda atsevišķi, bet jāsadala ir pēc sākotnējiem termiņiem. Un struktūra arī ir pielīdzināta gada pārskata veidlapai, un papildus ceturksnī jāuzrāda palielinājums un samazinājums pārskata periodā. Un ailītēm kopā tātad summai jāsakrīt ar pamata veidlapas kontu summu. Tur būs iestrādātas sakarības, bet lai būtu vienāda informācija. Un vēl viena papildu informācija pie aktīvu veidlapas ir informācija par apdrošināšanas darījumiem. Tāpat kā iepriekš norāda apdrošināšanas maksājums, kur attiec uz nākamajiem pārskata periodiem. Vienīgi konti 2421 un 2429 ir apvienoti vienā veidlapiņā. Tad par pasīviem. Informācija par pasīviem atbilstoši institucionālajiem sektoriem. Šī veidlapa arī ir līdzīga gada pārskata otrajam pielikumam un detalizētāk skaidro izmaiņas un norāda kavēto maksājumu apjomu. Un vēl ir papildu informācija viena par saistībām pret starptautiskajām institūcijām. Tātad šādi izskatās pamatveidlapiņa, un arī šeit ir samazināts informācijas apjoms attiecībā uz pašvaldībām, kuras ceturkšņa pārskatā vairs neuzrāda saistības par savu administrēto nekustamā īpašuma nodokli. Papildu veidlapā norāda starptautiskās institūcijas nosaukumu, un pēc šodienas informācijas šī veidlapa būs saistoša tikai Finanšu ministrijai. Pārējiem šādu darījumus mēs neesam novērojuši. Tālāk pastāstīšu par ceturkšņu pārskatiem kapitāla sabiedrībām. Tātad ceturkšņa pārskatus valsts kasē iesniedz ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības par savām radniecīgajām un asociētajām kapitāla sabiedrībām un par to meitas sabiedrībām, kas klasificēts vispārējās valdības sektorā. Tātad jaunums ir par meitas sabiedrībām. Tas nebija iepriekš, tātad ir nedaudz paplašināts loks. Un tātad šajā slaidā norādītajā adresē, kas ir statistikas pārvaldes mājaslapā, var apskatīties savām kapitāla sabiedrībām institucionālo sektoru. Ja ir šaubas un ja nezinu, tad šis ir tas rīks, ar ko var pārbaudīt. Ceturkšņa pārskatus tātad iesniedz ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības par katru kapitāla sabiedrību atsevišķi un sagatavo kopsavilkumu par visām kapitāla sabiedrībām kopā. Un tā tad arī, kā iepriekš, arī tagad var pilnvarot kapitāla sabiedrību sagatavot un iesniegt pārskatu pašai par sevi.
Jaunajos noteikumos ir izmaiņas pārskatā par avansa maksājumiem, prasībām un saistībām. Valsts kases klientu aptaujā tika saņemti priekšlikumi pēc iespējas vienādot iesniedzamo informāciju valsts kasei ar centrālās statistikas pārvaldē sniedzamo. Mēs veicām izvērtējumu par informāciju, ko kapitāla sabiedrības sniedz centrālajai statistikas pārvaldei, un noteicām vienādu veidlapu struktūru un kodus bez institucionālajiem sektoriem. Tātad līdzīgi kā iesniedzamajiem pārskatiem centrālā statistikas pārvaldei. Ir atsevišķas veidlapas aktīviem un pasīviem. Un veidlapu sagatavošana un pašas veidlaps tātad ir pieejamas arī valsts kases mājaslapā vadlīnijās. Tātad šādi izskatās informācija par aktīviem. Tātad dati par katru ceturksni ir jāuzrāda no gada sākuma, atšķirībā no budžeta iestādēm. Un līdzīgi tātad līdz attiecīgā ceturkšņa pēdējai kalendārai dienai. Tātad ailē atlikums pārskata gada sākumā norāda katras pozīcijas atlikumu pārskata gada sākumā. Dati pārskata gada sākumā atbilst iepriekšējā pārskata gada pēdējā ceturkšņa ailē atlikums pārskata perioda beigās norādītajiem datiem. Un pēc gada pārskatu nodošanas, ja nepieciešama precizējuma atlikumos uz pārskata gada sākumu, tos veic paskaidrojot iemeslu, kāpēc ir mainīti šie atlikumi. Informācijā par pasīviem ir papildināta ar 2 papildu informācijas tabulām. Tātad pārskats par kapitāla sabiedrības aizņēmumiem pārskata periodā un par kapitāla sabiedrības aizņēmumu nākotnes naudas plūsmu. Tātad šāda ir pasīva veidlapiņa. Tātad kavētie maksājumi ir blakus ailēs, iepriekš viņi bija apakšā, tagad ir blakus pret katru kontu, tā kā šeit nekas tāds ļoti sarežģīts nav. Un par aizņēmumiem veidlapa ir savādāka, bet es domāju, ka viņi arī vieglāk aizpildīt kā iepriekš. Vienīgi aizņēmumi, tātad pārskata periodā izmaiņas, palielinājums un samazinājums ir jāuzrāda gan no gada sākuma, gan pārskata periodā. Un 7. ailīte par aprēķinātajiem procentiem, tātad tie procenti ir uz ceturkšņa beigām aprēķināt. Visu mēs uzrādām vienā summā kopīgi, nav par aizņēmumiem atsevišķi. Un par plānoto naudas plūsmu, tātad norāda kopējo plānoto aizņēmumu līguma pamatsummas atlikumu atbilstoši līgumā noteiktajam. Tas laikam arī viss. Arī šeit atsevišķi vēl tātad ir palielinājums, samazinājums. Nebija tā kā. Un par nākamajiem 3 gadiem uz priekšu. Tā. Tad anketa par kapitāla sabiedrības darbības turpinājumu principu piemērošanu. Tātad šeit, lai mazinātu administratīvo slogu, anketu sagatavos tikai ministrijas un centrālās valsts iestādes. Pārējie kapitāla daļu turētāji šo anketu var izmantot tātad darbības uzraudzības pasākumu veikšanai un finanšu ieguldījumu kapitāla sabiedrībās vērtības samazinājumu izvērtēšanai. Un vēl ir samazināts administratīvais sloks, jo kopsavilkumu ziņojumu ceturkšņa pārskatos mēs vairāk neprasīsim, tāpēc kā V8 piezīme ir pie gada pārskata. Un šo anketu tātad pirmo reizi būs jāiesniedz e-pārskatos kapitāla sabiedrību periodā 4. ceturksnī 1 reizi gadā. Tad par kapitāla sabiedrību finanšu pārskatiem. Šeit ir izmaiņas. Finanšu pārskatus tagad būs jāpievieno pie iestādes gada pārskata. Un pirmo reizi tas būs par 2025. gadā
līdz 1. aprīlim par 2024. gadu. Šajā gadā, 23. gada pārskatam, viss vēl ir pa vecam. Un noteikumos ir iekļauti nosacījumi informācijas sniegšanai par prognozēto kapitāla sabiedrību ietekmi uz vispārējās valdības bilanci un parādu, ko līdz šim Finanšu ministrija pieprasīja izlases veidā un kapitāla sabiedrības iesniedza pa e-pastu aizpildītu Excel atskaiti. Pašreizējā iesniegšanas kārtība ir iesniegšana e-pārskatos un turpmāk nostiprināta likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un vidējā termiņa budžeta ietvaru. Arī turpmāk Finanšu ministrija nosūtīs e-pastu pieprasījums izlases veidā, bet pārskatus iesniegs e-pārskatos. Anketas struktūra būs saskaņā ar iepriekš minētā likuma pielikumu. Un izlasē iekļauj kapitāla sabiedrības, kas klasificētas vispārējā valdības sektorā. Un e-pārskatos viņam atrodās periodā Finanšu ministrijas pārskati, attiecīgais gads un norāda 1. pusgads. Tas laikam viss. Paldies! Paldies, Daira, tev. Un varbūt var uzlikt to slaidu, kur ir aptauja. Mentimetra aptauja. Es vienkārši varētu uzrunāt. Jā, ar klātienes jautājumiem vairs jūs neapgrūtināsim, bet man būtu lūgums novērtēt semināru tēmas, aizpildot aptauju, Mentimetra aptauju, lai mums arī ir atgriezeniskā saite, bet to, protams, var izdarīt laika periodā noteiktā. Tūlīt mēs uzliksim arī slaidu ar informāciju. Un jā, un patiesībā semināru noslēdzot mums ir atlicis vēl viens priekšlasījums un vieslektore. Un es ar prieku aicinu valsts kontroles, revīzijas un metodoloģijas departamenta pārstāvi Dzintru Tripāni. Lūdzu, kamēr mums tās tehniskās ķibelītes var jau sagatavot. Jā. Tad aicinām visus iet adresītē menti.com menti.com un atbildēt uz vienu jautājumu, novērtēt šo semināru, vai informācija bija noderīga. Tātad, ieejot šajā adresītē menti.com, jums pieprasīs ievadīt kodu. Kodu jūs radat pašlaik augšā. Tas ir 6108 5366. Ieliksim arī čatiņā tūlītā. 6108 5366. Tātad pirmie balsojumi sāk ienākt. Un aicinām visus nobalsot par šo semināru. Zintrāka prezentācija, tad mēs jums to. Jā, kods ir 61085366. Menti.com 61085366. Kamēr mēs gaidām vēl balsošanas rezultātus, un daži vēl tikai pieslēdzas, varbūt gribētu pateikt visiem paldies, kas ir pieteikušies attālinātā.
seminārā paklausīties tātad aktualitātes gan par grāmatvedības uzskaiti, gan par pārskatu sagatavošanu. Paldies tiem drosmīgajiem, kas atbrauc klātienē šodien un piedalījās tajā klātienes semināra daļā. Mēs gribam uzsvērt, ka mēs vienmēr gaidām jūsu jautājumus par jūsu konkrētajām problēmu situācijām vai jautājumus par to, kā jums labāk palīdzēt procesu organizācijā. Un šos te jautājumus mēs vienmēr gaidām uz e-pastu pārskati@kase.gov.lv. Jā, tātad lūgums ir nesūtīt konkrētam kuratoram šos jautājumus, ja jums ir nepieciešama palīdzība, bet sūtīt uz šo te e-pastiņu pārskati@kase.gov.lv. Jebkurā gadījumā jūsu kuratori jūs vienmēr atbalstīs. Tie kuratori, kas pārskatu departamentā noteikti iestādes atbalstīs atkal konsolidējošā vienība, lai sagatavotu konsolidēto pārskatu. Paldies, ka jūs esat, un mēs esam priekš jums. Cik mēs dodam laiku vēl balsošanai vai? Es domāju, ka mēs varam sākt ar nākamo prezentāciju, un pēc tam mēs parādīsim Tad rezultātu. noslēdzošā tēma valsts kontrolas finanšu revīzijas aktualitātes par 2023. gada pārskatu pārbaudēm. Lūdzu, Dzintra. Labdien, paldies. Pieteikums bija varen glauns, bet es saprotu, ka visi ir noguruši un es daudz laika neaizņemšu. Un priekšlasījums varbūt būtu pa daudz teikts priekš manas plānotās runas. Tātad par to, ka pārskats ir jāsniedz mums 1. aprīlī, mēs visi zinām, un daudziem mums tas ir radījis kaut kādu zināmu satraukumu, gan iestādēs, gan padotības iestādēs, gan konsolidējošās iestādēs, gan arī revidentu pulkā nenoliedzami. Bet es aicinu atcerēties to galveno, gan mums, gan jums, kas ir kvalitatīvi sagatavots gada pārskats. Un tātad mūsu arī interesēs ir tas, lai šis pārskats galu galā sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par revidējumās vienības finanšu stāvokli. Līdz ar to, neskatoties uz varbūt šiem termiņiem, paturam prātā to mūsu galveno uzdevumu gan no pārskatu sagatavošanas viedokļa, gan no revīzijas viedokļa. Tātad ļoti piesardzīgi esot, mēs jau no vasaras sākuma esam gan vadības līmenī, gan iepriekšējā valsts kases seminārā informējuši un skaidrojuši, kāpēc ieteicamais gada pārskata parakstīšanas, jeb nonākšanas līdz revidentiem datums ir 20. februāris. Tas, protams, kaut kādā mērā rada vēl papildu satraukumu, bet es mēģināšu arī mazliet izskaidrot, kāpēc tas tā ir un kur varbūt vēl ir tās laika rezerves, kuras mēs varam visi kopā izdiskutēt. Un tas, par ko es runāju, visvairāk attiecas, protams, uz tām ministrijām un centrālām valsts iestādēm, kam atzinumu par pārskatu pareizību sniedz valsts kontrole. Pašvaldību gadījumā šī sadarbība ar zvērnātu revidentu, tātad jums ir jārisina savstarpēji vienojoties, kā šis darbs un kādos termiņos tiek izdarīts. Un tātad tas gala datums, mēs arī esam varbūt piesardzīgi un iepriekš teikuši, ka mēs labprāt pirms lieldienām jau parakstītu atzinumus un visi dotos svinēt svētkus, bet, protams, paturam prātā, ka mums vēl ir 2. aprīlis, ja nu kaut kas aiziet, varbūt netik raiti, kā sākotnēji plānots. Un par te jau laika līknes krustu šķērsu vairākās prezentācijās bija redzamas, bet arī man gribās uzlikt varbūt to laika līkni, lai mazliet detalizētāk izstāstītu un paskaidrotu šo te nosacīt steigu uz to februāra otru pusi. Tātad līdz tam jūs slēdzat gadu, gatavojat pārskatu, revidenti paralēli, kā jau ierasts, veic pārbaudes, pabeidz postiņu pārbaudes, pārbauda tos postiņus, kuru teiksim, atlikumi tiek sagatavot tikai pēc gada slēguma janvārī.
Un tad ap to februāra pēdējām nedēļām tad mēs visi kļūsim mazliet tramīgi, jo saprotam, ka daudz vēl darba ir jāizdara, un mūsu revidenti noteikti aicinās ministrijas jau sniegt konsolidētos gada pārskatus. Kāpēc tik agri? Tātad revidentiem, lai pārliecinātos, ka gada pārskats ir sagatavots pareizi, ir noteikts, protams, procedūra un darba apjoms, kas ir jāizdara, jo pārskats ir pietiekami apjomīgs, tas ir konsolidēts bieži un teiksim, pusē no gadījumiem. Tātad mēs veicam salīdzināšanu, kas ir dati pārskatā, salīdzinām ar grāmatvedības datiem, mēs veicam analītiskās procedūras, mēs pārskatām salīdzināšanos, ko jūs esat veikuši e-pārskatos, mēs pārliecinamies, vai pārskats ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tāda ir vesela virkne, kas ir darba jāizdara, un tāpēc vismaz kaut kāda 5 dienas ir tas pats minimums, kas revīzijas grupai ir nepieciešams. Tas, kas notiek pēc tam, tātad arī mums ir iekšējās procedūras, un mūsu darbs arī iekšēji tiek pārbaudīts, un kvalitātes kontrolas procedūras ir izveicams. Un, protams, mums ir jāziņo mūsu vadībai par to, kāda ir katras finanšu revīzijas rezultāti, kas ietver ziņošanu valsts kontrolas padomē, kas arī tomēr prasa pāris dienas. Un tad mēs sūtam jums ziņojumu projektu. Ja atceraties no iepriekšējiem gadiem, tātad parasti ziņojuma projekts sastāvēja no tādām 2 daļām, kur viena no tām, un atzinums arī tātad, kur viena no tām ir par konstatētajām kļūdām, ierobežojumiem, neatbilstībām attiecībā uz finanšu pārskatu kā tādu, tātad vairāk tieši pārskata kvalitātes jautājumu, un otra daļa bija par atbilstības jautājumiem. Ja jūs esat iedziļinājušies šajos dokumentos, tad noteikti arī atceraties, ka parasti finanšu pārskata sadaļa bija gana īsa lielā daļā no ministrijām un centrālajām valsts iestādēm. Būtiskāko ziņojuma daļu aizņēma atbilstības jautājumi. Bet tas ir tas, kur valsts kontrolas vadība ir lēmusi, ka šie atbilstības jautājumi ir ļoti minimizēti šajā gadā. Retajā no ministrijām vai iestādēm šādi jautājumi parādīsies. Līdz ar to sagaidāms, ka tātad valsts kontrolas sagatavotie ziņojumi projekti, ko jūs saņemsiet aptuveni ap šo te martu līdz marta vidum, viņiem nevajadzētu būt daudz lapušu saturā. Un tad likums paredz, ka mums ir jādod jums 10 darba dienas, lai izskatītu šo mūsu revīzijas ziņojumu projektu un lai jūs varētu sniegt komentārus. Un šī ir varbūt tā vieta, kur ir tā laika kabatiņa, kur mēs varam aizņemties to, ja mums kaut kur pietrūkst arī. Tātad, ja jau šobrīd vai laikā līdz februārim komunikācijā revīzijas grupu jums ir skaidrs, ka būtiskas kļūdas nav konstatētas, nav nepieciešami kaut kādi smagi risinājumi, kā šīs kļūdas izlabot un viss iet savu normālu gaidu, tad visticamāk, jūs saņemsiet arī šo te tukšo revīzijas ziņu, tā žargonā runājot, kur nebūs daudz lasāmas un saskaņojamas informācijas, un es pieņemu, ka 10 dienas šo te komentāru sniegšana arī nav nepieciešams. Līdz ar to, es te aicinu arī katrai revidējumai vienībai komunicēt ar savu revīzijas grupu un vienoties, kas ir tas apusēji labākais risinājums, kā šo laiku var arī izmantot. Pēc tam, kad mēs saņemam jūsu atbildi, ka jums nav komentāru vai arī, ja ir kādi komentāri, mums vēl ir nepieciešams laiks tātad savstarpēji, lai saskaņotu šo te jūsu sniegtos komentārus, lai mēs vienotos, ir īpaši, ja tātad būs konstatējumi, ja būs ieteikumi, tad šī saskaņošana savstarpējā mums arī var aizņemt 1-2 dienas. Un tad tas gala dokuments, jeb atzinums tiek apstiprināts pašās parasti pēdējās dienās. Mēs esam piesardzīgi paredzējuši, ka sākot jau no tā 27. līdz 2. aprīlim, tas ir tas laiks, kad mēs visi ceram šo te darbiņu pabeigt.
Kāpēc tik daudz liekas, kas tur vienu dokumentu parakstīt, bet mums ir arī tādi departamenti, kuri veic revīzijas vairākās ministrijās, kas ir konsolidētie pārskati, un tie ir tie paši cilvēki, kas dara vienu un to pašu darbu, un tāpēc jāpaspēj izdarīt, teiksim, uz vairākām revidējumām vienībām vienas un tās pašas procedūras. Tātad situācijā, kad mēs saņemam šo te konsolidēto pārskatu februārī, mēs ļoti ceram, ka februārī, mēs apzināmies, ka tātad var būt situācijas, kad pēc tam vēl varbūt tiek saņemta kāda informācija, varbūt ir kaut kādas bijušas grūtības ar salīdzināšanos, vai ir kāds būtiskas būvniecības rēķins, kurš tika ilgi skaņots un ir atnācis vēlāk, vai ir ienākusi, kapitāla sabiedrības operatīvais pārskats, balstoties uz kuru vēlās veikt precizējumus līdzdalībā. Šis ir tātad tas periods no februāra līdz marta, var teikt, beigām, kad es domāju, ka mūsu katra revīzijas grupa būs atvērta sarunām un būs ieinteresēta, lai pārskats sniegtu aizvien skaidrāku un patiesu priekšstatu, un šie labojumi varētu arī tikt veikti. Vienīgais varbūt tas mūsu aicinājums, ka negluži varbūt ar katru jaunu darījumu mēs varam pārskatu un vēlreiz viņu pārparakstam, bet tomēr, ka mēs līdz kaut kādam brīdim uzkrājam šo informāciju, revidentiem iedodam skaidru informāciju, kas tas ir par darījumu, kādi ir attaisnojumi dokumenti, kā tas tika veikts, kādi grāmatojumi ir grāmatvedībā, kādas pārskata veidlapas ir labotas, un es tomēr aicinu ļaut revidentiem arī pāris dienas šo te informāciju pārbaudīt. Tātad, būtu labi, ja tas tiek izdarīts, šī te informācija, jeb labojumi veikt līdz marta, 22. apmēram marts, lai vēl ir tā pēdējā nedēļa, kad ātri var izskriet cauri un pārliecināties, ka jā, šie te labojumi ir korekti un revidentiem nav iebildumi. Tas, laikam, ir tāds galvenais, ko es gribēju arī izskaidrot šajā te procesā, tai pēdējā mēnesī, kurš mums varētu būt visiem gana saspringts. Skaidrs, ka mēs visi esam vienā ķēdītē un viens no otra atkarīgi, un es teiktu, ka atslēgas vārds šim periodam ir konstruktīva sadarbība. Es domāju, ka viss ir atrisināms, mēģinām tikai visu maksimāli laicīgi runāt, un šis būs pirmais gads, kad mēs tādos saīsinātos termiņos strādājam, lai arī bijis daudz gadi, vairāki gadi sagatavoties, un daudz ir arī darīts, lai šo te procesu maksimāli harmoniski novadītu, bet gan jau, ka mēs konstatēsim kādas procesus vai nepieciešamus labojumus arī regulējumā vai termiņos, kurus būs jāņem vērā nākamajos gados. Bet tas, protams, viss ir risināms un es ļoti ceru, ka tomēr viss būs mums pietiekami harmoniski un laicīgi mēs izdarīsim to darbu tā, ka lieldienas mēs varētu svinēt, nevis labot pārskatus un tos pārbaudīt. Ja, tas laikam ir tas, vēl varbūt tā nianse, kur varbūt mēs esam iepriekšējos gados redzējuši kaut kāds aizķeršanās, te varbūt es uzrunāšu mūsu kolēģus vērnātus revidentus, kas veic pārbaudas atvasinātās publiskās personās, augstskolās, un būt atsaucīgiem un saprotošiem un apzināties, ka šie augstskolu pārskati arī tiek konsolidēti ministriju pārskatos, un ļoti svarīgi, lai tas arī šis atzinums no zvērnātiem revidentiem tiek sniegts iespējami laicīgi, lai var paspēt veikt šīs konsolidācijas pārbaudes. Jo, kā es teicu, mēs esam tā vienā ķēdītē, un tas mums ir jāņem vērā. Un arī tātad skaidrojumus un kā jau arī te kolēģis skaidro un valsts kases aicinām sniegt, teiksim tā, pēc būtības maksimāli, piemēram, budžeta izpildes skaidrojumu, tas, ko mēs sagaidām, par ko mēs ļoti priecājamies, ja mēs varam izlasīt par to,
kā pēc būtības ir izlietoti budžeta līdzekļi, kādi rezultāti ir sasniegti, kādi mērķi ir izpildīti un kas ir varbūt tās būtiskākās neizpildes. Varbūt mēģināt izvairīties no tādas arī nebūtiskas informācijas, kas paņem laiku gan sagatavojot, gan arī pēc tam pārbaudot to. Paldies. Viss, Bet paldies. ļoti tā koncentrēti un ļoti dinamiski. Varbūt kādi jautājumi ir uzreiz vai atstāsiet terzētavā tos un atstāsiet, jā. Sirsnīgs paldies jums vēlreiz visiem klātesošajiem, protams, arī visiem tiem, kas attālināti mūs klausījās un skatījās. Protams, paldies Valsts ieņēmuma dienestam par šo brīnišķīgo iespēju būt šeit, par sadarbību, par to, kad varējām nodrošināt šo hibrīdu modeli. Arī tam ir tāda pirmreizēja pieredze, un es ceru, ka pēc tam video materiālā viss būs labi gan saskatāms, gan saredzams, un, protams, dalīsimies ar prezentācijām. Visus jautājumus, ko jūs uzdevāt terzētavā, ja uz kādu vēl nebija atbildes, visiem tiks atbildēts, tos visus jūs saņemsiet, arī tos atkārtoti, uz kuriem jau kolēģis paralēli semināru gaitā sniedza atbildes terzētavā. Tā kā dosim atgriezenisko saiti un dalīsimies ar informāciju, nekas nekur nepazudīs. Jā, tā kā paldies un uz tikšanos nākamajā gadā. Paldies!